Viens no mūsu valdes kolēģiem arī teica, vai tu apzinies to, ka ejot satiksmes ministrijā, tu faktiski iznīcini savu politisko karjeru. To sauc par politisko pašnāvniecību. Tieši tā. Atis Švinka, dzimis 1973. gada 24. martā, ir uzņēmējs, politiķis, 4 bērnu tēvs un hokeja entuziasts. Vairāk nekā 20 gadus viņš darbojies uzņēmējdarbībā, kā arī vadījis organizāciju Junior Achievement Latvija, palīdzot attīstīt uzņēmējspējas un ekonomikas izglītību jauniešiem. 2022. gadā Atis tika ievēlēts Saeimā no progresīvie saraksta. No 2023. līdz 2025. gadam viņš bija aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, bet 2025. gadā kļuva par satiksmes ministru. Šobrīd Atis ir 14. Saeimas deputāts. Ati, gatavojoties šai sarunai, savādāk nevarētu nosaukt savus sajūtas, un es tevi apzīmētu kā tādu cilvēku pārsteigumu. Tad katrs tehnologa, reklāmista sapnis. Tu esi ēnu dienu krustāvs, zināms, kā uzņēmējs. Protams, visi zina, ka tu esi politiķis, daži zina, daži ne, ka tu esi hokejists. Tagad izskanēja, ka tev ir 4 bērni. Es teiktu, tu esi pirmais Latvijā ekonomikas skolotājs, kas pasniedz ekonomiku bērniem, izveidojis stipendiju talantīgiem jauniešiem, saņēmis Spīdola banku, tik daudz visādas lietas, ko tu esi paveicis savā dzīvē. Un tu esi tikai tādā normālā pusmūžā. Bet, lai šis viss nebūtu tādi tikai ļoti glaimojoši salkani, sāksim ar dažām bildēm, ko es tev parādīšu. Un es tev rādu bildi, un tu man viņu nokomentēsi uzreiz. Kas tas bija apmēram par gadu? Ko tu tur īsti dari? Kas tas vispār par situāciju? Jā, to es atceros, tie ir. Mēģināšu minēt gadu 1994. gads. Labi. Mākslas galerija centrs, kas atradās šī brīža Krievu drāmas teātra telpās. Patiesībā šajā atjaunotās Latvijas laikā vecākā galerija, kas tika dibināta 1988. gadā, sākotnēji Mēbeļnamā bija. Es iesaistījos krietni vēlāk, varētu teikt, momentu nejaušības dēļ, kā jaunības maksimālismā metos tādā mākslas atbalstītāja, cienītāja un līdz ar to galeristu dzīvē. Un bija šīs periods ar mākslas galeriju, ar daudz paziņām, arī apciemojot gleznotājus, Džemu Skulmi, Dobrāja pāri, protams, arī turpat vecrīgā pāri Līvu laukumam bija Jurjāna darbnīca. Un tas tāds varbūt tāds nezināms periods manā dzīvē. Pilnīgi nezināms. Es šito ieraudzīju bildi, izrakņājos dzīlēs, droši vien, ka pa 90. gadiem Google tik daudz faktus nedod. Es tevi pazīstu salīdzinoši ilgi politikā un kā cilvēku. Bet par mākslas galeriju tas man bija pirmais pārsteigums, tāpēc es saku cilvēks pārsteigums. Bet nedaudz par to biznesu. To varēja saukt arī par biznesu 90. gados? Nē, noteikti. Tas man bija vienīgi izdevumi. Un, protams, ar kādu laika nogriezni es savam draugam, ļoti tuvam draugam, atstāju šo mākslas galeriju Gins Burāns, kas mākslas dzīvē, pazinēja dzīvē, ir zināms, pazīstams, kas palīdz cilvēkiem arī kolekcijas veidot. Cik to tā galerijā, kas bija tāda vērtīgākā mākslinieka darbs? Tu nosauc jau dažus vārdus, uzvārdus, kas bija tāds, ko tu joprojām atceries un domāji, šito gan 90. vajadzēja aizvest pie sevis uz māju, nevis atstāt. Es nedomāju, ka visu var naudā izteikt. Man mākslas darbi ir saistās ar notikumiem kaut kādiem. Un, protams, man ir Boris Bērziņš, ir man pašam tuvs. Un, protams, katrs mākslinieks man saistās ar kaut kādu laiku, notikumiem, kas man nav. Un es būtu noteikti gribējis, lai man mājās būtu maldups, glezna kāda. Un
Jā, tāpēc man saistās tas ar atmiņām. Tātad 90. gados tev bija 20 gadi. Ko tu vispār no mākslas tur saprati? Tas tev no vecākiem bija kaut kas, zināšanas, kas tev ieveda tajā pasaulē. Jo 20 gadu vecumā, 23, 25, kad tev tā mākslas galerija piederēja, jauniem cilvēkiem pavisam citas intereses bija nekā mākslas galeriju vadīt. Man grūti atbildēt, bet tā ir jaunība, entuziasms, spīdošas acis, daudzas mākslas izstāžu atklāšanas, un man liekas, tas arī. Atbildi nepieņem, jo tas īsti, manuprāt, nav normāli, bet te jau tu esi bišķiņ tāds nopietnāks. Kas tā par bildi? Kurā gadā apmēram es zinu? Es minētu, jā, tas, man liekas, ir pirmie gadi, kad es varēju varbūt atbalstīt Vītola fondu. Man pirmais stipendijāts, es tagad minēšu šo laiku, tas ir 2000 gadu. 2008. 27. marts. Jā. Krīzes laika Latvijā. Vītola fonds. Jā, tieši tā. Ar Vītola fondu man saistās arī atkal īpašs stāsts, īpašas attiecības, jo vadot Junior Achievement, man ilgus laikus bija vietniece un arī par programmām atbildīgā Vita Diķe. Kas Vītola ģimenei atbraucot uz Latviju un pēc kāda laika veidojot šo Vītola fondu, Vīls Vītols viņu uzrunāja un aicināja par fondu vadītāju, kur Vita ir vadītāja arī līdz pat šai dienai. Un man jau vienmēr tā, ka man cilvēki, ar kuriem strādāju kopā, ir iespēja iet uz priekšu, vienmēr esmu atbalstījis. Un es biju ļoti atbalstošs Vitai, viņas karjerā. Un man patika šī doma, Viļa Vītola doma atbalstīt jauniešus no trūcīgām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, kam varbūt nav iespēja mācīties. Un tas nebūtu pirmais ģimenē lēmums, lai jaunieci iet un mācās. Tu šobrīd tiecies ar tiem jauniešiem, kas jau izauguši šobrīd? Jā, es esmu ticies. Man tieši bija šī stipendijāta, ko es šobrīd atbalstu Līva Bērziņa no Dobeles. Tad man sagādāja pārsteigumu Vils Vītols ar Vitu Diķi, ka paaicināja mani pirmo stipendijātu, un mēs visi kopā satikāmies. Strādā uzņēmumā ar enerģētiku, un tur bija daudz sarežģītas lietas, man izstāstīja, bet patiešām ir zinošs, jaudīgs, izglītots, kompetents, jauns cilvēks. Cik tādi stipendijāti ir tev saraksts ar viņiem? Man bija pārtraukums. Ir tādi Lemberga stipendijāti, bija Švinkas stipendijāti. Pareizi minēji, 2009. gads bija krīze ekonomikā, uzņēmējdarbībā, daudziem uzņēmumiem. Tā izskatā man, un, protams, runājot ar fondus, arī bija daudz gadi, kad es neatbalstīju jauniešus. Un tad tikai vēlāk es atkal atgriezos pie atbalstot šo stipendiju. Un man grūti pateikt, jo es vienmēr cenšos, lai jaunietis, ar ko es sāku, lai arī pabeigtu šīs studijas. Fonds ir ļoti kritisks, stingrs, uzmana jauniešus, lai būtu labas sekmes, apmeklētu mācības. Un ir bijuši arī jaunieši, kuri pēc viena gada man Vītola fonds zvana un saka, šis nebija tas jaunietis, kuram dega acis un gribēja ļoti mācīties. Tur bija kaut kāds atkāpes, un mēs viņu tā kā pārtraucam stipendiju, un tad ir jauni. Bet man tā ir lieliska sadarbība. Es to darīšu, un arī nākamajā gadā noteikti es atbalstīšu. Un aiziet viena svaigāka bilde, kura redzama gan tev, gan tagad ekrānā. Jā, Pastāst par šo savu posmu. Tu kaut kur pretendē uz izlasi, bet nezinu, kāpēc rakstīts uz vēdera patriotu vai uz krūtīm. Jā, tas varbūt ir ļoti skaļi saukt man par hokejistu. Es neteicu. Tas ir pieteikumā skanēja hokejists, bet ar hokeju esmu saistīts jau 24 gadus caur saviem abiem dēliem. Viens uzsāka hokeja treniņu gaitas 2 gadu vecumā, otrs 3 gadu vecumā, un 11 gadus notrenējās. Un, protams, mana klātesamība šajā hokejā ir bijusi vienmēr, un vienā brīdī jautājums, kā es varu mācīt citus, tu tur skrien, met ātrāk, apakaļ, tad ej un pats parādi. Un tas bieži mans princips arī, beidz mācīt un ej un pats izdara. Ja? Un hokejs bija viens no tiem, kāpu slidām. Pamēģināju, vispirms ar vienu komandu, otru. Hokeja klubs Patrioti ir mans klubs jau 10 gadus. Man liekas, 10. sezona. Patrioti 2.
Jā, ir vairākas komandas mums dažādos līmeņos. Dēls spēlē Patriotu 1, tas ir labāk, ne? Jā, tas noteikti labāk. Es varētu teikt, man tas ir izaicinoši, jo ļoti daudz no bruņotajiem spēkiem, džeki un zemesardzes, jaunieši 11 gadīgi, 20 gadīgi. Un tu esi aizsargs? Jā, es esmu aizsargs. Man ir izaicinoši ļoti šīs komandās. Šajā sezonā gan tu baigi maz kāpjus ledus. Es paskatījos statistiku, 2 vai 3 spēles tikai. Jā, tas tā bija. Nelaiž uz laukumu vai nebija laika? Mums ir liela disciplīna, kas nāk uz treniņiem, tas spēlē. Ja tu neesi bijis pietiekoši daudz treniņos, tu arī nespēlē. Bet vienai bildē bija tāda iespēja, lai vienu bildi uztaisītu. Bet, Klau, varbūt Patrioti šoreiz savā līgā bija 13. vietā tieši tāpēc, ka tu nebija kā aizsargs uz laukumu. Es domāju, hokejā viss nosaka komanda. Un es esmu komandas spēlētājs un to, ko vajag, to es izdaru. Un man liekas, tur nav, kurš ir, kas tu esi ārpus hokeja laukuma. Nevienam neko nenozīmē, kas tu esi uz laukuma, kas tu esi ģērbtuvēs, ko tu vari izdarīt. Bet nebija tā, ka laikā, kad tu biji ministrs, tev visi gribēja tā vairāk ar pleciņu pabikstīt. Tas varbūt tā ir interesanti. Ne no pretinieku komandas, ne no tiesnešiem, ne no saviem. Neviena, ne papildus uzmanība, ne papildus kaut kas. Pat ne dušās. Uz ledus tu esi tieši tāds pats kā vispārējie. Bet, kas ir zīmīgi, tev ir kreisais tvēriens. Pārsvarā visiem ir kreisais, man liekas. Bet Latvijā arī pārsvarā visi kreisie ir. Jā, ja tā saka, jā. Ir tieši vērtīgi tie, kam ir labais tvēriens. Tos ir sevišķi aizsargiem. Ok, bet Klau, mēs paskatījāmies 3 bildes. Draņķība. Es gribēju vairāk apskatīt. Bet iegāju pat tavā draugiem LV profilā. Tu esi riktīgi patīrījis tur. Ministrēšanas laikā iztīrīja bildes savas jaunības. Es domāju, ka draugiem LV es neesmu pieskāries patiešām ļoti ilgu laiku. Es vakar iegāju aizvakar tavā profilā. Tas, kas ir bijis. Pats 1 vai 2 bildes tikai saglabāts. Tiešām jāsazinās ar draugiem LV tā mani, lai tiktu pie tava vēsturiskā arhīva. Es varbūt neesmu tas, kurš ļoti daudz publicē. Pat 20 gados tu biji prātīgs, izklausās un nepublicēji. Tagad nopietno sadaļu par politiku. Šobrīd ir tas transformācijas periods. Tu biji ministrs, satiksmes ministrs, un šobrīd esi Saeimas deputāts. Līdz vēlēšanām ir atlikuši, kā kurš skaita, 4 mēneši apmēram. Kas ir tie neizdarītie darbi ministrijā, satiksmes ministrijā, ko tev gribējās vēl paspēt, bet tevi tomēr noņēma no trases? Šo jautājumu man ir uzdevuši, un es esmu paškritisks. Patiešām ir daudz rindas darbi, ko es būtu gribējis. Būtiskākie varbūt ne. Es absolūti. Viens ir taksometru reforma, es teiktu, kas man bija redzējums, ka šobrīd ir ļoti fragmentēta, licences jāizņem daudz un dažādas. Tu nevari taksometrus aizvedot no Rīgas uz Mārupas, ja nav Mārupas licences paņemt apakaļ. Mans redzējums bija vienota licence, vienkārši caurspīdīgi noteikumi, konkrēts procents pašvaldībām, lai pašvaldībām būtu arī atbalsts šai nozarei reformai. Tāpēc tur ir tāds plašs redzējums, nepaspēja. Man bija doma līdz jāņem to izdarīt, bet tas neizdevās. Ostu reforma būtu otrs. Bet ostu reforma viņi ilgi iestrēga. Zināmās iemeslu dēļ ļoti liels aizkulisku intereses. Tieši tā. Tu domā, ka būtu pirms vēlēšanām iespējams to realizēt? Man bija tāds redzējums. Janvārī es tādu melno darbu uzņēmos. Es tikos gan ar Rīgas ostu, gan ar Ventspils ostu un arī pašvaldību, gan ar Liepājas, lai solidāri runātu, kāds ir šis ostas redzējums. Daudz reizes tikāmies. Patiesībā Ventspils osta bija viena no tām Ventspils pašvaldību, kurai bija visvairāk pretenzijas. Mēs izdarījām lielu darbu, ko Vītoliņa kungs pēc tam, kad nākamajā dienā, pēc tam, kad es vairs nebiju ministrs, rakstīja. Liels paldies par sadarbību. Mēs tik tuvu jau bijām. Jau kādas, neatceros, 4 vai 5 reizes bija gandrīz. Un mazliet pietrūka. Kā tur šķiet, Kozlovskim jaunajām ministram izdosies? Godīgi? Protams, šis es domāju, šo jautājums būs viens no pirmajiem Tautsaimniecības komisijā un nebūtu ne tādā versijā, kādu es būtu virzījis. Pilnīgi citā, sākotnējā. Apvienotais saraksts kaut kādu savu versiju vai ZZS būs tie, kas savu versiju izbīdīs? Es domāju, ZZS.
Es domāju, ka būtu korekti, tad, kad virzīsies, runāšu par konkrētiem priekšlikumiem, punktiem, kāpēc tādiem būtu jābūt vai nav jābūt. Un es ļoti labprāt gribētu, lai mana šī prognoze būtu kļūdaina un šo jautājumu neuzliktu šai Saeimai dienas kārtībā, atstātu uz nākamo, un mēs varētu izdiskutēt un parādīt godīgi, kā ir tālāk attīstība. Tur ir vienkārši princips, ko var viens, to var visi pārējie. Ko var Ventspils, to var Bauska, Jēkabpils vai Tukums un līdzīgi. Jābūt vienādiem kritērijiem, noteikumiem. Tas bija otrs, kas... Jā, nosauc trešo takši ostas. Trešais ir sabiedriskais transports. Es domāju, tas ir reģionālais autobusu pārvadātāji. Uzskatu, ka tā bija milzīga kļūda. 21., 22., 23. gads šīs lotes izsoles un piedāvājums, kādā veidā tika sadalīti šie sabiedriskā transporta pārvadājumi. Konkurences padome arī tur ierosināja karteļu lietu, būs tiesvedības. Un patiesībā šeit ir nelaimīgi visi paši pārvadātāji, kas uzskata, ka viņiem ir slikti līgumi, viņiem vajag vairāk naudas, cilvēki, kas bieži paliek pieturās, kurus autobusi neaizved, un pašvaldības, kas redz, ka viņiem cilvēkiem šis pakalpojums netiek nodrošināts. Man liekas, milzīga kļūda, kad šis pakalpojums no valsts publiskā sektora tika iedots privātiem, kas netiek galā, nevar izpildīt līgumus. Un mans redzējums bija, pirmkārt, ieviest digitāli saskaitīt pasažierus, aplikācijas, kases sistēmas, maršrutu plānotājs, uz datiem balstīti lēmumi, kur pievienot klāt autotransports pēc pieprasījuma, kas ir mazāk blīvos reģionos, kas būtu ieviešams, un tad kopumā, lai šis pakalpojums par efektīvu, saprātīgu šo ieguldījumu būtu maksimāli labs pakalpojums iedzīvotājiem. Tas varētu būt trešais. Pie otrā darba nedaudz jau tā, tie, kas spēja nolasīt, parādīja to Ventspils ietekmi, un te man jāuzdod atklāts jautājums par cita. Šlesera ietekme ir jūtama šajā jautājumā Latvijā? Tieši autotransportā? Autotransportā pasažīros. Netieši to jau publiski ir informācija. Jā, bet Šlesera ģimenei... Informācija ir par tādu ietekmi. Var jūs no Šlesera ģimenes? Oficiāls sarunas nav bijušas. Bet neoficiāli mājienas, tā varētu teikt, jā, ir bijuši. Un kā Kozlovskim veiksies ar šo? Kā tev šķiet? Izdosies? Tas ir, es domāju, ministra jautājums, kā ministrs to skatās. Tas ir, es domāju, partijas vērtību jautājums. Es domāju, mana atšķirība kā ministram bija būt un Kozlovskim ir kāda partijas tev stāv aiz muguras. Ja mums ir progresīviem, skaidrs vērtības, par ko mēs iestājamies, par caurspīdīgu, skaidru politiku, pārvaldību, tad man nebija ne mazāko šaubu, ka katrā manā solī raidījumā, kas notiek Latvijā vai citos formātos izsakot, kad man būs pilnīgs atbalsts no kolēģiem, partijas, un es pārstāvu konkrēta politiskā spēka šo redzējumu. Klau, Kārti, bet nav tā, ka tas caurspīdīgums neatmaksājas. Tu šajos 3 darbos tomēr nenosauci to lielākos bubuļus. Pirmais bubulis mums zinām, tas Real Baltics. Jau 11. gados šis projekts sāka tika veidots, kādi tik tur tie ministri, Linkaiši, Auguļi un tā tālāk un Vitenbergi šo jautājumu virzīja. Progresīvie nonāca satiksmes ministrijā, atvērt šo katliņu vaļā, vāku noņēma un padarīja šo procesu caurspīdīgu. Un tad, principā, paši arī dabūja pa snuķi, lai arī lēmums par, to pašu Daugavas pāli tika pieņemts jau kad, bet tas pāls tika nosaukts progresīvo Briškanu vārdā un tā tālāk un tā tālāk. Varbūt caurspīdīgums ir tāds kaut kāds naivs vērtība, kur patiesībā noza neatmaksājās. Es domāju, man priekšgājēji Kaspar Briškana gadījumā, es domāju, viņš nepelnīgi tiek kritizēts, jo patiešām viņš bija tas, kurš sāk atklāt, runāt, stāstīt, parādīt šo informāciju. Kā bumerangs viņš dabūja šo visu apakaļ,
kur ir šīs neizdarības un mēģināja pielipināt arī Kasparam šīs lietas, kas ir absolūti nepelnīgi. Un arī pielipināja. Jā, bet ilgtermiņā, man liekas, ja mēs gribam vienas dienas popularitāti, tad tā var domāt ilgtermiņā, jābūt drosmīgam runāt. Man liekas, arī es esmu šī gada un 3 mēnešu laikā arī mācījies, jāmāk atklātāk runāt. Es arī par šeit paškritiski teikt, ir atsevišķās lietās varbūt pārāk apaļi, pārāk tā mīksti mēģināja izteikties, kur skatītājs tā nolasīt, ko viņš tur mēģina pateikt, viņš tur lokās. Jābūt tomēr spējīgam īsi konkrēti pateikt, ko Rail Baltica gadījumā arī par to 2030. gadā būs, nebūs. Man bija svarīgi pirmajiem to pateikt Lietuvas un Igaunijas ministriem. Un tad, kad māja tikšanās laikā es viņiem pateicu, ka visdrīzāk nebūs iespējams 2030. gadā, veicot šo argumentāciju un uzsverot, ka svarīgāks mums ir koordinēties, cik kurš tālu ir uzbūvējis, lai mēs varētu tad visi 3 redzēt, cik tālu kopumā iet šis projekts. Ja. Un arī pēc tam secīgi ar Briseli pārunāt šo un tad nākt ar skaļiem paziņojumiem. Vienkārši iznākt ar skaļu paziņojumu bez kaut kāda seguma, tas man nelikās pareizi. Tāda skaļa paziņojuma arī tagad notiek arī pēc tavas ministrēšanas par to pašu citu Daugavas tiltu, ja, kur šobrīd tiek teikts, ka mēs esam kā Latvija, kā valsts zaudējuši šos 10 miljonus. Tāpat laikā tā ir tāda tēma, kur katram Latvijas iedzīvotājiem ir viedoklis, bet tie ļoti grūti skaidrojumi. Tie lēmumi. Šis ir labs piemērs, jo patiesībā jau kopš decembra šī saruna bija karsta. Tie, kas zināja to jautājumu, uzdeva Anita Bērtola vairāk kārtīgi, un mēs arī neatceros, kurā tieši raidījumā viņi arī tad pateica. Mēs redzam, ka šie 51 miljonus tika zaudēts. Es saprotu, tas tiek iedalīts kopējā šī atdod Eiropas fondos apakaļ, no kura tiek veidots CEF11 plus arī flow, no kurienes Latvija arī paņems vēlreiz apakaļ. Ja? Un tad jautājums, cik Latvija izcīnīs, līdz ar to tā nav jauna informācija. Tā bija, bet, protams, kurā brīdī kā tas tiek pasniegts un protams, jāmāk komunicēt. Un man nākās arī, man liekas, šajās dienās esmu vēlreiz komunicējis, ko tas nozīmē, kāds bija šis RB Rail piedāvājums par 800 miljoniem būvēt duālo tiltu. Man liekas, neviens Latvijā nesaprastu vēl vienu zelta tiltu. Man liekas, Dienvidu tilts agrāk tika saukts par zelta tiltu. Neatceros, cik viņš maksāja. Tas maksāja, bet to Bojāra ārgaļu tilts. Bet, Klau, tās attiecības. Tagad jauns ministrs. Jūs esat opozīcijā. Vienotību šobrīd vada Kozlovskis satiksmes ministriju. Būtu kā koleģiāli, normāli. Visi esam tikai cilvēki. Ik pa laikam tā kā ne tikai publiski vienam otram samaskas mest virsū, bet arī uzzvanīt un paprasīt kaut kādus padomus, Klau, kur tu beidzies ir šis darbs, kā tu darītu un tā tālāk. Kozlovskis tev tagad uzzvana? Tagad jautājums par tādām aizkulisēm mazliet. Šeit droši vien tevis atklātāk var pateikt. Jā, man bija saruna, patiešām Kozlovskis vairāk kārtīgi ar mani uzrunāja. Un vienā no pirmajām sarunām viņš teica, nē, mums vajag ilgāku laiku. Un tad mēs tikāmies atsevišķi un 2 stundas norunājām. Man liekas, viņš pierakstīja blociņu ar biroju vadītāju kopā un izgājām cauri visam, kas ir. Protams, varbūt tev bija jākļūst par Kozlovsku kārstu padomnieku? Vismaz legalizēt savas attiecības? Nē, es domāju, es varu dot informāciju, vērst uzmanību. Tālāk ir cits ministrs, viņa lēmumi, izvēles, ko viņš darīs, kā viņš darīs. Un jokojot, es viņam teicu, es sekoju līdzi, skatīšos, un viņam arī kā ministram jābūt pirmajam, lai kaut ko runāt, stāstīt. Ja viņš to neizdarīs, tad vakarā es to izdarīšu. Bet pastāstiet, ka Kozlovskim pirmais darbs pirmajā dienā, viņš izdara to, ko tu neizdarīji. Ar Baltikas ņem un atdod, ja nemaldos, 6 miljonus valstī atpakaļ. Nekad ar Baltikas īsti nav atdevis, un hops, viņš pirmajā dienā izdara to, ko tu nespēji. Jā, tas, protams, arī ir interesanti. Es varbūt pastāstīšu, ka no pirmās dienas mēs zinājām, kurā nedēļā šis pirmais summa 6,5
nedaudz virs 6 miljoni tiks atdots konkrēti nedēļu. Un kā mēs kā ministrs vērsa uzmanību, bija minēts nedēļa, un tad tulkojumā pasaka, tas notiks 31. maijā. Tad es uzdodu jautājumu, bet tā ir svētdiena. Kā te jūs domājat, svētdienā jūs tagad valsts kasē skaitīsiet? Un es negribu redzēt, lai būtu pirmdienā, tāpēc, ka iekritis ir svētdienā. Es saku, ja jums tas ir, tad jums jāizdara iepriekšējā darba dienā pirms brīvdienām. Tas ir šis 29. maijs, un tā sakrita pirmā darba diena jaunajam ministram Kozlovskim, kas bija. Es tā padomāju, varbūt varēja uzdot jautājumu, ja jau var priekdienu, varbūt var ceturtdienu pēdējā darba dienā. Tas, es domāju, būtu pārāk tā ironiski. Bet tu zini arī otru maksājumu, kurā nedēļā tas būs? Bet tā nav publiska informācija. Tā nav publiska informācija. Un ir Air Baltica ziņā ļoti daudz šīs nepubliskās informācijas, ko arī es varu padalīties. Bet kāpēc viņai jābūt nepubliskai? Piemēram, šādi. Es saprotu, ka finanšu tirgi ļoti jutīgi un tā tālāk, bet kāpēc, piemēram, tu it kā runā par to atklātības principu, bet atpakaļ naudu atgriezties. Kādi riski tur var būt, ka tā informācija varētu izskanēt publiski? Tas ir biržā kotēts vērtspapīri. Tas ir MAR regula, kas ir, ko ir ļoti stingri, strikti kontrolēta šī informācija, jo ko var zināt viens investors, to drīkst zināt, jāzina absolūti visiem. Līdz ar to šai komunikācijai, ko var arī droši vien saprast, ir kontrolētā veidā ir investoru zvanos komunikācijā, kur veicot šo jauno biznesa plānu, stratēģijas plānu izstrādi un šīs finanšu sakārtošanas, tad arī Air Baltica ir izlēmis ļoti minimāli, maz kontrolēti dot informāciju, lai šos procesus būtu vieglāk vadīt. Manā laikā es kā ministrs respektēju, bija ļoti sarežģīti runāt, zinot, ka pārsvarā neko tu nedrīkst teikt. Un tāpēc šie ierobežojumi bija tie, kas uzlika. Klau, bet no otras puses, tad, kad šis 30 miljonu pēdējais aizdevums tika piešķirts Air Balticam, tad žurnālisti pamatoti politiķiem prasīja, tev kā ministram prasīja, vai tu vari garantēt, ka šie 30 miljoni tiks atgriezti. Un tu toreiz, man liekas, pie tās pašas Bārtules, šodienas jautājumā, tomēr pateici, kad augustā tas notiks, līdz augustam tas notiks. Tev šobrīd ir tāda pārliecība joprojām? Droši vien, varbūt zinu vairāk šī plāna un šo ceļa karti, kas būtu Air Balticam un šie mājas darbi. Mums šajā ceļa galā būtu jāredz uzņēmums, kurš ir sakārtojis savu biznesa plānu, kuram ir lidmašīnu skaits tik, cik ir nepieciešams, kur ir pamatots, kas ir šie tiešie lidojumi no Rīgas, Viļņas, Tallinas. Tampere ir vajadzīgi, nav vajadzīgi, ko es līdz galam nezinu. Es neesmu redzējis šo biznesa plānu, pat pirmo versiju, ko tagad jaunais ministrs saka. Valde ir pieņēmusi, ir šobrīd pie padomes. Un kādā veidā tas tiks izdarīts. Līdz ar to es absolūti vairs nekomentēšu katru niansi, jo ir kaut kādas lietas, kas arī mainās. Protams, absolūti. Nedaudz atcerieties tomēr tos dinamiskos notikumus trakajā maija nedēļā, kad Evika Siliņa zaudēja savu premjerēšanas amatu. Bija tāda viena saruna, kas jums notika aiz slēgtām durvīm Saeimas frakcijas namā, kad Evika Siliņa pēdējo reizi, man liekas, tikās ar jums tādā kopējā sarunā. Man gribētos tomēr ieviest tādu pilnīgo skaidrību. Tur pēkšņi noplūda informācija, ka Evika Siliņa piedāvāja jums citu nozari, aizsardzību aizstāt progresīvajiem ar citu nozari. Bija vai nebija izskanējusi, ka viņi piedāvā citu nozari? Un otrs būtiskāks jautājums, lai pieliktu šajām spekulācijām, vai tika pateikt arī konkrēta nozari, kur progresīviem būtu jāuzņemās, un tādā veidā
Evika Siliņa saglabātu savu premjeras krēslu? Man pārsteidz, ka šis jautājums kaut kā iznāca ārā un tiek pacelts kā viens no centrāliem. Noteikti tāds nebija. Es tā neuztvēru. Es varu pastāstīt, kā tas bija. Bija gara saruna par arī, kā viens politiskais spēks jūtās, kā otrs par šo pašu situāciju, par aizsardzības ministriju, par mūsu ministru Andru Sprūdu, par šo horeogrāfiju, kādā veidā tas viss tika izdarīts. Sekundes tur, kurš pirmais, kurš otrais. Un, protams, vienā brīdī izskanēja no tā laika premjeras Evikas Siliņas, ko tad jūs gribat? Kas tad vēl būtu vajadzīgs? Ko tad mēs varam darīt? Un kā citu ministriju jūs gribat? Nebija nekas konkrēts. Tas nav piedāvājums. Tas nav sagatavots piedāvājums ne no vienas puses, ne no otras puses. Kā tu toreiz tādā sarunā jūti, kad Evika Siliņa saprot, ka principā pienāca viņas tas politiskā posma? Tajā sarunā viņi nesaprata. Viņa vēl cerēja. Tas ir mans vērtējums. Es domāju, viņi nesaprata. Man liekas, tā bija kļūda vai premjeras vai jaunās vienotības. Mēs bijām mazākais koalīcijas spēks ar 3 ministriem. Man liekas, ir vadot valdību koalīciju, tomēr jāapzinās, ka katrs jau tomēr nāk ar saviem mērķiem, ar saviem darbiem, un tomēr ir jārespektē. Un vienā brīdī, izjaucot šo dinamiku, tas kaitē pašai koalīcijai. Mans personisks uzskats, ka pirmās plaisas tika izdarītas jau rudenī ar Stambulas konvenciju denonsēšanu, kā netika sodīts ZZS kā politiskais viņi nesavāc, spēks. Viņi neko. Jo ar to parādīja, ka tādas koalīcijas darba disciplīnas nav. Ka katrs var darīt, cik grib, un nākošajā brīdī jau var pārbaudīt robežas, cik daudz, kādā veidā atnest uz budžetu kādu jautājumu, paprasīt kādam demisiju. Un faktiski mans uzskats, ka nesavācot šo disciplīnu. Kā minimums tur labklājības ministram vajadzēja ZZS zaudēt amatu vai līdzīgas. Man liekas, ka tas kopēji darbam, ja gribēja saglabāt šo koalīciju, tad jau rudenī vajadzēja būt stingrai rīcībai vienai vai otrai, un pārējais jau sekoja entās demisijas pieprasīja man, kur gan Auguls, kas tur vēl Vucāns un atļāvās, balsoja. Pārkāpt tās disciplīnas. Klau, bet tās jaunās vienotības rokas it kā visu laiku saka, tie pieaugušie istabā, Šobrīd viņi ļoti, arī politiski vērotāji, ne tikai mēs, pateikšu, ka tā visa viņa rīcība bija ļoti neprofesionāla. Bet, ja tā paskatās, kas noticis ar tādām jaunās vienotības, tādiem ex-zvaigznēm, kuri bija sarakstu līderi, kas viņus vilka iekšā no vēlēšanām uz vēlēšanām Saeimā, tur neejot ļoti senā pagātnē, kur Einās Repšs pēc tam tika izstumts no pašas vienotības, bet nesenie notikumi, tur Krišāns Kariņš, kurš bija premjeras, gāja uz vēlēšanām visu plakātos. Un tad pie pirmās neveikšanas šobrīd Krišāns Kariņš ir viens no lielākajiem jaunās vienotības kritiķiem. Viņš tika izstumts no politiskās spēles, no vienotības vispār tika ļoti tālā rezervistu soliņā šobrīd ielicis. Nezinu, viņš ir vēl biedrs vai nē. Un šobrīd izstāsta Evikai Siliņa arī ir viņu līdere. Visi skaidri zina, ka viņa būšot vēl līdz neseniem notikumiem premjera kandidāte. Un šobrīd viņas balss un ietekme arī esot not malā. Un šobrīd pat Siliņa saka, ka viņa nezina, vai vispār kandidēs uz Saeimas vēlēšanām nākamajā. Tā politika ir nežēlīga, bet īpaši es nonācu jaunās vienotības. Visticamāk, rindās tur viens otru gatavi apēst bez sāls. Bet zinu, ka tev patīk politiskos procesus vērot, ne tikai ministrēt. Kur šobrīd tas jaunās vienotības varas centrs ir noslēdzies? Kur ir tie lēmumi pieņēmuši? Tie vecie, tie reformisti, dāmu bloks, kā viņus tur sauc, bijušie jaunie pienācēji, kas pie viņiem pienāk. Kur ir varas centrs šobrīd vienotībā? Man liekas, ļoti precīzi teica, ka šobrīd jau tas varas centrs izplūda. Evikai Siliņai bija vēlme apvienot un veidot šo varas centru ap sevi, kā līderi, arī gan apvienības vadītāji, valdes un demonstrēt šādu. Tad radās šīs plaisas, ko arī varbūt pašā partijā uztvēra kā vājuma pazīmes, un tad veidojās šie atsevišķie varas centri, kas faktiski jau šobrīd konkurē savā starpā.
un arī ir mazie centri, kas mēģina savus jautājumus ātri atnest vienu vai otru, izmantot šādu periodu, ko varbūt... Bet ir prognozes pirmo. Kur tas varas centrs, kur jau viņš nostabilizēsies, pie kuriem no jaunās vienotības cilvēkiem viņš tā kā apstāsies, kuri uzvarēs šajā nežēlīgajā iekšējā cīņā? Nu, mans kā vērotāji šajā būtu, ka pieredze, zināšanas šīs, kas jau varētu teikt, ir pieredzējuši pilnīgi visu. Latkovskis un tādā virzienā. Nu, tas būtu, jā, kad es atļaušos saukt tos uzvārdus. Kas ir pieredzējuši, kas saprot politiku, kas saprot tomēr, kā izmanevrēt caur šiem straujajiem ūdeņiem, kas spēs atrast arī šos cilvēkus, līderus un tādā veidā patiesībā arī demonstrējot šo savu vietu elektorātā, arī sabiedrībā, kā daudz grib redzēt centrisku, tādu nosvērtu. Labāk ir kā ir, bet neko sliktāk, bet arī tādas lielas revolūcijas netaisīt un tādā veidā saglabājot arī lielu daļu varas, ko jaunā vienotība varas partija. Šajā koalīcijā ejot, nebija drosmes pateikt, mēs esam gatavi būt opozīcijā. Viņi nespēja bez varas. Bez varas nespēja. Tā partija izšķīst. Labi, bet pilsētā runā, ka tev ir, vismaz bija līdz šiem visiem notiekumiem, salīdzinoši ļoti labas attiecības ar Siliņu un personiskā līmenī. Un Siliņa pat publiski tevi ir tā komplimentējusi, salīdzinot ar iepriekšējo satiksmes ministru. Viņa teica, ka tu esi tāds prātīgs ministrs, ar ko var sastrādāties. Jums ir labas attiecības. Varbūt, ka jums ir veidojies šis personas kontakts, tu vari saprast tos viņas motīvus. Kāpēc viņi rīkojās un principā nogāz to savu valdību? Kāpēc viņi šādi rīkojās? Nevis runāja ar saviem partneriem, neformāli mēģināt satikties. Es dzirdēju, ka tur nedēļas nogalē viņi pat neizgāja uz kādiem kontaktiem, kur nu vēl tikšanās. Kāpēc viņi šobrīd tomēr tādus soļus pieņēma? Kāds tavs tas vērtējums, kā Siliņas pazinējumu? Divās daļās par pazinējumu vai attiecības. Es domāju, man vienkārši personīgi patīk veidot arī attiecības un komandā, ja mēs esam vienā valdībā komandā, tad ir mērķis kopīgs un tad mēs sarunājamies. Jā, bieži bija gandrīz katru nedēļu. Mums bija otrdienas vai ceturtdienas, mēs pārunājām Air Baltiku, Rail Baltiku, lielos jautājumus un viņi bija lietas kursā. Viņu faktiski kopā daudz ko risinājām. Biroji strādāja tādā sazobē, lai mēs spētu iznest cauri, ko ar satiksmes ministrijai bija ārkārtīgi grūti šo izdarīt. Līdzīgi man bija arī ar finanšu ministru biroju un finanšu ministru, kas tādā profesionālā sadarbības modelī mēs spējam daudz izdarīt. Man liekas, tas bija tāds kaut kāds šo praktisko darbu pozitīvu virzību, pateicoties arī šai sadarbībai un premjeras un finanšu ministru iesaistē. Jā. Tālāk vērtējot, kāpēc tā notika, droši vien arī viņai var prasīt, bet man liekas, vienkārši kļūdījās. Bija atsevišķi mazas niansītes, kur kļūdījās, un varbūt tur iezogās šie cilvēcība, varbūt iezogās mazliet nogurums, iezogās kaut kāda, varbūt kādreiz ir pašpārliecinātība, kur liekas, ka vadi procesus, bet īstenībā tu jau līdz galam visu nevar paredzēt un vadīt. Un tad... Man no malas šķita, ka viņi nolēmusi pieteikt tevi sev kā stingru līderi, spērt tos vairākus soļus uz priekšu, bet, ja nesaredz kļūdas, nespēja paiet to pussolīti atpakaļ, kas politiķim, tomēr tādam politiķim, līderim piestāv arī kaut kur atzīt savu kļūdu un paspērt pussolīti atpakaļ. Un es tev nepavēlti prasīju par to vienu sarunu, kas jums bija, un tad es nojaušu, ka tas pussolīts atpakaļ netika spērts. Es domāju, pats šīs sarunas formāts bija, ka nebija premjeras saruna ar politisko spēku progresīviem, bet nāca jau ar viņas izvēlētu aizsardzības ministru Melņa kungu, kas politiski jau to sarunas formātu padara citādāku un kas ved kaut kādā virzienā,
ko mēs jau bijām nonākuši pie citas līnijas, kur bija jābūt sarunai, kā mums varam no šīs situācijas iziet. Bet, kā kopā strādāt, nevis jau spērt. Jā, bet es nedomāju, ka ir ļauna nodoma bijuši vai kā, kas, es domāju, politiskie izaicinājumi viņai vēl joprojām ambīcija ir. Kaut gan vienmēr Tu jūti, ka ir vēl ambīcija? Es domāju, ir ambīcija. Es domāju, ka ir ambīcija un ir pareizi minēja, jautājums ir, vai šo ambīciju var sasniegt, vai kandidēs vēlēšanām un īstenībā, vai vispār pieņems atpakaļ šo deputātu mandātu. Jo nesaredzot iespēju ambīcijai piepildīties, iespējams jau tagad var pateikt, labi, es eju atpakaļ advokatūrā, strādāju, man ir ko darīt. Un tāds var arī būt šāds... Klau, bet nedaudz atkal par tevi. Kaut kā aizrunājamies par jauno vienotību un Siliņu. Bet tevi vairāk cilvēku pazīst kā uzņēmēju. Tu pārzini ekonomiskos notikumus. Atceros, ka tu ienāci progresīvos, tur uzņēmies vadīt šo jaunās ekonomikas novirzienu tādu dombiedru grupu. Pilnīgi loģiski šķita, ka tev būtu jākļūst par ekonomikas ministru. Un te pēkšņi tu nokļūst pie ministra portfeļa satiksmes ministrs, par ministru, kur neviens īsti negrib ne toreiz, ne tagad neviens nevēlējās satiksmes ministrijas, zinot tos mežonīgos izaicinājumus, tu nebūsi nekad populārs. Tu piekriti vadīt satiksmes ministriju, tā atklāti, šodien mums tāda atklāta saruna veidojas. Nenožēlo, ka piekriti? Es varu pateikt arī, ja atklāti runājam. Šajā sarunā par izvēloties, protams, tika izskatīti citas kandidāti, arī Skaidrīta Ābrama. Un es nebiju tas, kurš teiktu, jā, mums vislabākais, kas var būt satiksmes ministrijai, ejam uz priekšu. Un arī viens no mūsu valdes kolēģiem arī teica, vai tu apzinies to, ka ejot satiksmes ministrijā, tu faktiski iznīcini savu politisko karjeru. To sauc par politisko pašnāvniecību. Tieši tā. Tas bija tā ceļamaizei, apzinoties. Un, jā, bet patiesībā es esmu pozīcijā, kur man visi rezultāti ir labi. Es eju, izdaru, ja sanāk labi. Ja ir kaut kādi citi rezultāti, man arī dzīvē ir ko darīt. Un es pilnīgi jūtu, izbaudu jebkuru pozīciju, kas būtu. Bet man patīk šie grūtie. Man patiesībā pat labāk es ņemu neizpildām uzdevumu un eju iekšā šādā ministrijā, nekā varbūt vienkāršu kaut ko atsēdi. Es jūtos tā labāk. Un jā, patiesībā šeit šobrīd jau es esmu nonācis pie situācijas, ka nākamajā saimā, ja es gadījumā tiktu ievēlēts, es gribu stingri pateikt, es gribu strādāt ekonomikas, uzņēmējdarbības, satiksmes un finanšu jomā un viss. Tā kā tu esi pieteicis jau. Bet tev tiešām dzīvē ir daudz ko darīt, tev ir citi izaicinājumi. Jau apmēram 25 gadi tu vadi. Tu biji izveidojis uzņēmumu grupu. Un atzīšu daudziem saimnes taviem kolēģiem, saimnes deputātiem, kurus es satiku no citām partijām, ar kuriem es biju personiski pazīstams, viņi izlasot pirmās dzeltenās preses virsrakstus, kad jūs visi kā amatpersonas iesniedzāt savas amatpersonu deklarācijas, bija neizpratnē. Kas tāds Atis Švinka? Tur tiek rakstīts, ka viņš gan ir izveidojis bagātākais deputāts saimā. Kā tu šos laikus, 25 gadus spēji? Man liekas, Latvija tik maz, ka mēs visus tādus veiksmīgus uzņēmējus pazīstam. Kāpēc tu nebija tādas kartas uzlikts jau iepriekš? Es domāju, tāda līmeņa uzņēmēji Latvijā ļoti daudz, kas strādā, ražošanā, tirdzniecībā, daudzās nozarēs, ļoti cienījamās. Un es tur absolūti neesmu unikāls. Tas tikai parāda. Es tieši tālāk par taviem faktiem. 91. gadā tu absolvēji vidusskolu, un ja visu Google nemelo, tad nākamajā gadā, kad tāds zaļš gurčs, tu kļuvi par Natālijas Draugiņas ģimnāzijas ekonomikas skolotāju. Jā, tas nav tā, ka jebkurš, tas ir normāli, daudz Latvijā tādi cilvēki. Cilvēks beidz vidusskolu un kļūst par pedagogu. Tas bija laiks patiesībā, kur tāda ekonomikas mācība vispār nebija. Tu biji viens no pirmajiem skolotājiem. Amerikas komanda Junior Achievement atbrauc un pateica, mēs sagatavosim pirmos 7 ekonomikas skolotājus. Pirmie 7, un jūs iesiet mācīt pirmkārt skolā un apmācīsiet nākamos 10 skolotājus. Tā būs jūsu sūtība. Un es biju viens no 7 pirmajiem vispār ekonomikas skolotājiem Latvijā.
RCHV, Rīgas Centra Humanitāra Vidusskolā, Natālijas Draudzīnes ģimnāzijā. Tās bija 2 skolas, kurās es mācīju ekonomiku. Jā, bet patiesībā tā es iegāju. Cik tev gadu 21 tur? Nē. Vai sākumā 19. 21. Jā, tas tā normāla situācija, jā. Un 20 gados tu kļuvi par junioru Čimendu izpildirektoru. Jā, man teica, man ir viens, tā teikt, mīnus, bet tas mīnus, tā teikt, ar gadiem pazūd. Tā ir jaunība. Bet labi, par šo organizāciju daudz var runāt, bet viena no tādām vizītkartēm ir ēnu dienas. Es paskatījos, šogad ēnu dienās piedalījās tas viens no taviem nopelniem, kā tev sauc par ēnu dienu krustāvu. Šogad 22 vairāk nekā 22 skolnieki piedalījās ēnu dienās, un visi zina, kas ir ēnu dienas. 2300 darbdevēji šogad piedalījās. Cik piedalījās pirmajā gadā? Es prasīju visiem Google, mākslīgiem intelektam un tā tālāk. Atceries pirmo ēnu dienu Latvijā? Droši vien, ka visi skaties kaut kādu muļķu pasākumu. Pirmkārt, jāatcerās, ka mēs domājam ēnu dienas nosaukumu. Tad bija liela diskusija, vai pareizi būtu saukt ēnu dienu. Jo 90. gados ēnu ekonomika, ēnu bija daudz, kas ir ēnu. Neviens vārds saistībā ar ēnām nebija nekas labs. Pozitīvs nebija, ne. Un tā bija lielā izšķiršanās, vai mēs esam pietiekoši drosmīgi iet ar šo nosaukumu ēnu diena, ēnošana. Kāds projekts, kas šobrīd ir zināms Latvijā uz priekšu. Un tur bija daudz, es atceros, padomē runāja. Tāpēc tajā laika padomē bija Andra Kulberga tēvs Viktors Kulbergs. Bija, man liekas, tajā brīdī, kad mēs tos lēmumus pieņēmām, bija padomes priekšsēdētājs un Kehris bija un tā laika izglītības ministrs. Un tad visi lēma, un tur bija viena no idejām, sauksim to vienu dienu manā mūžā. Viena diena manā mūžā. Jā, beigās nobalsot. Vajadzēja šādu nosaukt. Jā. Vai varbūt vajadzētu rebrandingu? Un arī gāja runa, varbūt nesauksim par junior achievement, bet varētu būt labs nosaukums par sprīdīšiem, piemēram. Sprīdīši. Jā, tā kā diskusijas ir bijušas. To nevajag rebrandot. Man liekas, junior achievement labi, bet viena diena manā mūžā. Tev nav vairāk ietekmes vairāk, nevar pārdevēt. Es sekoju līdzi, kas notiek. Bet es patiesībā biju visu laiku padomē, tur arī junior achievement, bet vienā brīdī es sapratu labāk, es tomēr uzrakstu iesniegumu un izstājos, lai nav tomēr saistība. Pat tas ir atļauts ar likumu. Bet cik pirmajā gadā, nezinu, droši vien, ka es varu minēt 30 skolnieku draugu paziņas. Patiesībā vairāk. Es minētu pār pa 100 noteikti, jo tajā laikā jau bija ļoti plašs skolotāju tīkls, kas ir skolu iesaiste bija. Tā kā, nezinu, vai 1000 bija, bet 100 noteikti bija arī pirmajā gadā. Uzspēlējam spēli prognozi. Es jautāšu tev pēc dažām prognozēm. Tu vari droši teikt īsi, jo īsāk, jo labāk, bet var ir dažus teikumus minēt. Cik vietas jaunajā Saeimā būs jaunajai Vienotībai? 9. Labi, bet nesaka neko vairāk. Mēs runājam par Air Baltica. Visi apmēram nojauš un zina, bet neviens nepasaka, cik vēl šogad Air Baltica prasīs aizdot naudas valstī. Es neprasu vai, es prasu cik. Pirmais solis būtu, es domāju, cik Air Baltica prasīs investoriem ieguldīt, kas būtu korekts un pareizs jautājums. Un uzstādot šo jautājumu par ieguldījumu, tad tas būtu pareizais. Otrs, vai Latvija grib saglabāt 25+1%? Un, ja notiek šī investoru iesaiste, arī rekapitalizācija, cik Latvijai ir nepieciešams, tā teikt, iesaistīties, lai saglabātu savu šo nozīmīgumu. Tāpēc es teiktu, ka vēl joprojām man būtu, kad iespējams arī ir bez prasīšanas. Bet, ja prasītu, tad šīs summas liekas, tomēr, zinot viņu šo kopējās finanšu bilanci, tad kaut kur ap 100 miljoniem, protams, tas var būt. Kā Kulbergs rīkosies, jo viņš iepriekš, kad bija jābalso Saeimā, viņš bija Saeimas zālē, bet netīšām, cik saprot, izņēma kartiņu ārā un nenobalsoja. Jā, šeit arī
Būs drosmīgs premjeras. 180 grādiem mainīsies retorika. Un es varēšu tikai padomāt, tad, kad es viens to teicu, tad bija pretī saņēma vienu. Tagad būs jauna situācija, kur Kulbergs un valdība runās pilnīgi. Vēl viena prognoze. Vai Krauzems tiks uzstādīta apsūdzība kokrūpnieku lietā? Uzrādīt apsūdzību. Tā ir prognožu spēle? Jā. Okay. Un pēdējā prognoze. Arī tikai 2 atbildes tika pieņemts, jā vai nē. Vai Siliņa paņems deputātu mandātu šajā sasaukumā, vai viņa aizies prom no politikas? Šeit man būtu 50/50. Nē, tev jāsaka. Bet es domāju, šī brīdī vēl jā. Okay. Klau, es noslēdzošu jautājumu parunāšu par tādu liriskāku jautājumu, ko es Andrim Šuvājam pieķēru viņu un jautāju par draudzībām. Jo Andrim Šuvājam tāda jocīga drauga politikā. Viņš nevienu tik draudzīgas attiecības neuztur kā ar politiskiem konkurentiem. Ar Kristupānu junioru viņš tur biljards spēlē un apspriežās un tā tālāk. Un viņš teica, ka dažkārt ar tādiem politiskiem sāncenšiem ir vieglāk veidot draudzīgākas attiecības nekā ar domu biedriem. Kā tev šķiet, politikā var būt vispār draugi? Jā, es domāju, patiesībā attiecību veidošanā tas jau ir. Tu pieņem otru cilvēku tieši tāds, kāds viņš ir, pat neskatoties, ka varbūt kaut kādās jautājumos ir atšķirīgi viedokļi. Tāpēc, man liekas, tas var redzot, cik nežēlīga tā dinamika. Mēs ļoti daudz šodien veltījām sarunā arī, kā izrīkojās ar Krišjānu Kariņu, patīk vai nepatīk, Evika Siliņa patīk, nepatīk, bet tie dunči mugurā. Tu saproti, ka ar tiem cilvēkiem tu veido attiecības draudzīgas, bet tos dunčus sasprāž mugurā. Tie, kas veido, tie veido attiecības. Es domāju, pārējais ir koleģiāls attiecības, profesionāls sarunas. Man patīk arī sarunas un pārunāt ar vienu, otru, trešo cilvēku. Vai tās es saukt par draudzīgām attiecībām? Es noteikti nē. Manu draugu lokus ir ļoti mazs. Un kāds tas ir bijis daudzus gadus atpakaļ, tāds viņš ir arī šodien un tāds ir bijis visos laikos. Es patiesībā to draugu lokus man nemainās. Un viņš nepārklājās ar politiku. Viņš nepārklājās ar politiku. Paldies tev. Paldies. Paldies, ka pieslēdzies raidījumam Prognoze. Ja vēlaties vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodi un abonē. Tiekamies nākamreiz.